Zigmunda Skoiņa romāns Kailums ir viens no labākajiem rakstnieka darbiem, kurā realistiski psiholoģiskā vēstījumā risināta morāles problēma, parādot, cik traģiski var beigties meli, kas aizsākti kā rotaļa, kā spēle. Provinces pilsētiņā Randavā pēc dienesta armijā ierodas topošais dzejnieks Aleksandrs Draiska, lai satiktu Mariku, meiteni, ar kuru ilgāku laiku ir sarakstījies, taču izrādās, ka norādītajā adresē vēstuļu autore nemaz nedzīvo, un neviens par viņu neko nezina. Meitenes rakstītajām vēstulēm piemita īpaša sirsnība, un Aleksandram tās nozīmēja ļoti daudz. Tāpēc puisis nolemj palikt pilsētā un turpināt meklējumus. Sako virkne sarežģījumu un intrigu, jo visi spēlē kaut kādas paslēpes, melo un izliekas par to, kas patiesībā nav.